mežs ir vairākos stāvos, kad viņam ir gan vecie koki, gan arī jaunie koki. Piemēram, ja ir biezs pamešs, tad pirmkārt jau te pašiem mežģirbai ir kur noslēpties un likdot. Un arī tas, kad ķauķi visādi, dziedātāji putni, viņiem ir kur likdasvīt. Tie paši strazdi, meža strazdi un ja būtu pamešs iztīrīts, tad atkal visi dziedātāji putni, viņiem nebūtu kur vīt likdus un dziedāt. Un tā. Jo tomēr putniem patīk arī noslēpties. Nu, tas, kad arī pat lielajiem putniem, piemēram, ja ir likdus kaut kādas mazie ērgļi vai vistavanagi, viņiem tomēr patīk, ka nevis tā kā parkā tur tikai lielie resnie koki ir palikuši, bet tomēr arī pamešs, tā kā ir kur paslēpties. Kukaiņiem jau vispār, jo daudzveidīgāk tās mežs, jo labāk, ja ir šis pamešs paauga un ir dažādība. Tad, protams, ir daudz lielāka iespēja dažādām sugām atrast savu to dzīvesvietu. Bet tas, kas man varbūt šeit patīk, ka tālāk uz to pusi var redzēt, ka ir ļoti daudz tādi bijuši vējuši, atcīmēt vējgāzi, daudz sakrituši koki. Un mežā veidojas tāds neliels atvērums, krajāka vieta, kur iespīd vairākas saules. Un ir tādi kukaiņi, kam patīk noēnotas vietas, teiksim, dziļāk mežā. Tās varbūt arī uz kriteles apdzīvojušas sugas. Bet tad būs tādas sugas, kurām patīk tādas atklātākas vietas, saulēnākas, laucītas. Un tad tādās vietās, kur tie koki ir izgāzušies, tur atkal varbūt tās saules vairāk mīlošās sugas var iedzīvoties. Un tad šī tāda mozaīka veida struktūra, kur ir biezāks mežs, ēnaināks, tad tur izgāžās koki, tad atturās saulēnāks laukums, ir tas, kas arī ir dabiskos mežos raksturīgs elements un veidojas daudz bagātīgāks sugu sastāvs, kā tas ir varbūt tādos viena vecuma mežos, kur visi koki vienādi. Jā. Mežā dzīvo alnis, ja? Pēdas, kur tie arī iet. Un, kad, piemēram, ja ir mežs iestādīts, un visas eglītes ir šādas, es gāju pa mežu, un kad tas alnis iet vai vairāk alni iet, un viņš viss pēc kārtas eglītes, principā apēd, nostrīķē un nograuž galotni. Bet šeit, kur mežs ir dažās kritelām, ka viņš nespēja viss nogalināt, un kad vienu viņš ir likvidējis, bet pārējās paliek dzīves, un tā kā veidojas tomēr, ka tev nav iznīcināt visu mežu. Tas ir bieži vien, kad tādā jaunaudzē tu ej, un es redzu, ka apsas viņas, un viss apsas tiek nogalināts pa vienu ziemu, vai eglītes. Tas viss. Visām eglītēm, protams, eglītes tā nav dzīvotāji, bet redzi, ka galotne palikusi. Bet ja būtu tikai viss viena vecuma eglītes, tad viņas būtu viss gar sevi. Un mēs jāstāda no jauna. Šitā lielā sakne egļu, izgāztās eglis ir diezgan vērtīgas. Piemēram, no putnu viedokļa, gan egļu galotne ir vērtīga, ka tur egļu galotnēm var kāds melnais mežstrasts likdot vai kāda cita suga. Bet sakne tā ir vesela tāda biotops principā. Te var arī melnais mežstrasts var šeit kaut kur iemesties, ja te viss ar sūnām apaudis. Paceplīts kaut kur apakšā piemitinās savu likdu. Gan jau, ka paceplīts te likdo kaut kur, bet tikai tā ātrumā nevar atrast. Un tāpat ir mežģirbe. Kaut kur var likdot tepatās pie stumbra. Un arī višķvanagam patīk ēst. Un arī zvirbuļvanagam patīk ēst kaut kādu savu zīlīti noķerto vai balodi. Un vērot apkārtni, patīk, ja parasti stumbrs citreiz var redzēt, ka tas stumbrs viss ar spalvām, jo viņš ēd un ik pa liekam un skatās apkārt. Viņam patīk paaugstinājumu kādu. Jā, un arī sarkanrīklīte šeit likdo noteikti kādā caurumiņā. Jā, šis ir vērtīgs, jo viņas pēc saimniecībā vispār viņš ir bezvērtīgs mežā, bet
Bet sakne tieši tiem putniem ļoti patīk saknes. Jo ir paslēpties. Ārē, tad zenis barojies nekur. Domāju, ka šeit dižraibais zenis ticamāk. Bet, nu jā, kad tev diezgan labi redzēt, kad viņš saimniecībā šitais jau satrunējis, bet zeņiem ļoti vērtīgs koks. Šāda lapkoka ir tā lieliski kukaiņu dzīvotne, protams. Tā kā kamēr vēl mīza nokrit uz zem mīzes, daudz kas var dzīvot. Bet, nu jā, tā kā dzenis ir kalas dziļāk, tad skaidrs, ka dziļāk arī mums ir kukaiņu kāpuri. Šāds lapkoks numens bieži vien ir vienraga briežuboļu mājvieta. Un dzeņiem ļoti patīk šie viņu kāpuri, trekni, gaļīgi, sulīgi. Un tad jau ir redzēt vesels vispār lielāks caurums. Droši vien, ja mēs ar cirvīti mazliet paskaldītu, un mēs varētu arī atrast kādu kāpuri, bet šodien mēs to nedarīsim. Bet jā, dzeņiem ļoti vērtīgs un kukaiņiem koks. Un tas, kad arī šeit mežā ir gan skojkoku stumbeņu kritelis, gan lapkoku stumbeņu kritelis, tas arī veido šo daudzveidīgo sugu sastāvu, dažādas dzīvotnes dažādām sugām. Jo ir sugas, kas dzīvo tikai uz skojkokiem, kukaiņu sugas, un ir sugas, kas būs tikai uz lapkokiem. Tā kā jau šis dažādāks, daudzveidīgāks mežs, jo arī tā sugu daudzveidība var būt lielāka. Kaut gan, protams, būs sugas, kas varbūt būs sastopams tikai skojkoku mežos, tad katram mežam ir sava tā vērtība. Veci skojkoku meži ir varbūt nedaudz atšķirīgi no veciem lapkoku mežiem, tad ir šie jauktie koku meži. Tā kā katram mežam ir tā sava vērtība, protams. Mežos vispār, ja tā skatāmies, tās vērtīgās sugas, kas varbūt retās, aizsargājumās un citādi interesantās sugas, tad viņas būs lielākoties saistītas ar atmirušu koksni. Šie dzīvie koki vairāk būs kā dzīvotne dažādām tādām plaši sastopamām sugām, kas ēd, piemēram, barojas ar augu lapām, skujām, kāpuri, piemēram, bet tās īpašās retās sugas mežos ir tomēr saistītas šie saproksilofāgi ar atmirušo koksni, ar sēnēm, ar piepēm, un tad viņi ir ciešā mērā saistīti, cik daudz ir šo atmirušo koku, vai mēs viņus saglabājam, vai mēs viņus izvācam, cik viņi daudzveidīgi ir, cik viņi ilgstoši pastāv. Tā kā no kukaiņu viedokļa, lielāka nozīme būs šiem kritelām, vai vispār atmirušai koksnei, stāvošām, guļošām, tievām, resnām, visdažādākajiem, kā teikt. Jā, tā mirusi koksne būs vairāk, kur var baroties visi. Jo kukaņi ir liela daļa. Putni barojas principā no kukaņiem, lielākā daļa. Un kad atkal tie, kas barojas no kukaņiem, tiem atkal vajag tos kukaņus, kuri dzīvo mirušies kokos. Bet atkal ir nākamie putni, kas ētieši tos mazos kukaņēdājus, un tad atkal tiem atkal vajag tos kukaņēdāju putnus. Tā ir tā barība ķēde, kad viens otru ēd un jābūt visam mežā. Bet atkal, lielie koki atkal ir tomēr, kā saka, tie nākotne tā ir. Kad tie arī kādreiz mirs un tie būs, kur nākotnē baroties. Tāpēc vajag to daudz, dažādu vecumu kokus, ka šīs aiziet bojā, lai būtu nākamais viņa vietā. Lielie koki atkal ir vērtīgi lielajiem plēsējputniem, kas tur kādā lielā ligzdas taisa tikai lielie kokos, vecajos kokos, jo viņi izturēs vētrās un viņiem būs resnāki zari, kur to ligzdu vīt un noturēsies tajos vējos. Ja, piemēram, melnais tāģis kādā tur ozolā taisīs ligzdu. Šeit mēs ozolu mēs nemanam, bet mazais ēglis, kādā resnā bērzā, kur žāklē, resnā vai aklā eglē, kur ir resni zari. Jo, tādā, protams, vēl, ja kokam nolūz galotne, pirms eglē, tur atkal tajā galotnē ļoti laba ligzdas vieta izvietojas kādam ēglim vai klijānam. Tie koki vērtīgi. Protams, ka arī kādā apsē, ja paliek resnāka, viņa aug un iekšā veidojas trupe citreiz, un tad atkal dzilna izkaļ to caurumu, kukaiņi iemetās un veidojas liela dubums, kad koks vēl diezgan ilgi vēl
dzīvo, bet tur iekšā var likdot dzilnes, arī meža pūce, urāla pūce. Un tāpēc arī, ka tā apcē resnā ir vajadzīga. Mēs tad esam atnākuši pie tāda pēdējā laikā labi sabiedrībā zināmas parādības, kā egļu 8 žobu izgroža, nograusta koka, teiksim tā. Bet, uzreiz var teikt, ka dabiskos mežos, tā vispār dabā, egļu 8 žobu izgraužas nav kaitēklis. Viņš ir vienkārši dabas sastāvdaļa, kas uzbrāk novājinātiem vai jau varbūt atmirušiem, svaigi atmirušiem kokiem, egļu stumbriem, un viņi izvēlās parasti tādus resnākus kokus. Un tā problēma ir, kad tādos egļu stādītos mežos, kur visi koki vienāda vecuma, ja tas izgrauzs tur iemetās, tad viņš var tiešām visus kokus diezgan, ja tā audze ir tādā sliktā stāvoklī, tie koki tādi varbūt novājināti, viņš var tos kokus visus bet mazai iznīcināt. Bet tādā dabiskā mežā, šeit mēs esam kādu brīdi jau pastaigājuši, šeit ir tie pirmie principā koki, ko mēs te redzam. Te ir tā neliela grupiņa, kāda 3-4, bet vispārējie koki ir neskarti, jo viņi ir dažādu vecumu. Tātad šādi vecāki koki varbūt sastāda mežā nelielu daļu, lielākā daļa tāda vidēja vecuma, kuri mizgrauzim vēl nav interesanti. Un tad dabiskā mežā mizgrauzes nograuž varbūt dažus atsevišķus vecākos kokus, kuri varbūt jau ir savā dzīves, teiksim, nogalē, kur jau varbūt kalst, jau mirst, varbūt ir egļu sakņu trupa jau iemetusies, bet pārējie koki paliek neskarti. Un tad, tas ir tā dabiskā meža dažādo vecumu koku uzvaras, kā teikt, gājiens, kad mežs principā nemainās, tikai, kā teikt, ir pat labums veidojuši nokaltušies koks, atmurisī koksne, kur pēc izgrauža šo koku apdzīvos vēl citi kukaiņi. Un, mēs tam izvaram mazliet palupināt, redzēt tās ejas. Kaut kur te bija arī ziemojoša, vai varbūt tā bija jau nomirs vabola, bet atsevišķos gadījumos var atrast arī īpatņus palipinot šo mizu. Ja jums gribas zināt, vai jūsu mežā ir šis mizgrauzs, tad zem šādām mizām, šeit ir eja veca bijusi tā kaut kā. Bet jā, šeit tas mizgraužu, šādā mežā mizgraužu, teiksim tā, kaitējums ir principā nebūtisks, tāds fona elements uz visu mežu. Daži koki, varbūt daži desmiti maksimums koku, kas, protams, nav nekas tāds slikts. Principā dabiskā mežā tas ir labi. Jāsaprot, ka droši vien egļu 8 žobu izgraudzes ir tāda nākotnes problēma, kas nepazudīs, jo klimats mainās. Ir tā situācija, ka viņiem gadā var attīstīties arī šī trešā papildus paudze. Vienkārši to, principā, jārēķinās, kad tādas stādītas egļu audzes, kuri koki visu vienu vecumu, viņas būs pakļautas šim riskam, ka izgraudzes var atnākt un jūsu mežu, kā teikt, apskādēt. Prevencijas droši vien tādi pasākumi grūti tādus viņas pateikt. Droši vien jāstāda mazāk šīs egļu tīraudzes, egļu monokultūru stādījumi, jāstāsta varbūt citi veidi dažādot to. Jo šādā dažādu koku, dažādu vecumu mežā izgraudzes neko būtiski neatstāja. Bet nākotnē klimata droši vien ietekmē izgraudzes būs aizvien, kā teikt, aizvien vairāk un vairāk būs viņš jūtams. Jo Eiropā, Rietumē Eiropā vietām ir tiešām šie postījumi, tā var teikt, ir diezgan lieli, plaši apjomi, daudz tūkstoši hektāru. Bet to izgrauzi, kur var teikt, atkal garšot dzeņiem. Piemēram, tas 3 dzeņas, kas ir samērā rets, arī lupina to mizu tā kā plēksnītēm nost, un pat var redzēt, ka piemēram, pilnīgi pēc tā darbības, piemēram, tiem pašiem 3 dzeņiem, kas ir tāds rets, un viņš jau principā eglis, viņam tā krāsa zilganīgi melna, kā eglis miza tāda, principā, kad viņš uz eglis mizas fona ir neredzams ar tādu zeltano galvu, kad viņš, viņam tas tieši patīk tādas bojātās egļu audzes, kad tādiem 3 dzeniem tiem izgrauži, viņi jau izgrauži patīk.
putni nevar tā vienkārši ieldot tādu, ja būtu, piemēram, kā šeit, piemēram, 3 koki bojāti, tad viena 3 ģimene dzīvo un ēd lēnām gan tos, un varbūt tiek galā ar to mizgrauzi. Bet, ja ir viss mežs vienlaicīgi ir apsēts ar mizgraužiem, visi uzbrukuši ir tūkstošiem, miljoniem tie mizgrauži, tā viena ģimene netiek galā, un tad kaitējums ir lielāks. Bet, ja būtu tā, ka viens koks bojāts, otrs koks un tā kā pamazām, tad vislabāk ir. Nu, tie ziņi arī nevar kāds savairoties, tomēr tas ir paudze ar gadiem. Un tie kūkaņi ātrāk spēj savairoties, ja ir vienāda vecuma audze. Bet, ja ir dažādas vecuma audze, tad tur jaunāka egle, vecāka egle, tad nākamgad atkal būs jauna ģimene un tā tālāk. Bet ja viena vecuma audze, viss tur kvartāls ar egli, piemēram, 100-gadīgu, tad jā, kad nespēja tik ātri tik galā. Nu jā, tajā aktīvajā mizgrauža apdzīvošanas fāzē, viņi ir tie galvenie, kas to koku apdzīvo, bet arī tepatās mēs jau varam redzēt, ka šīs rupjākās skaidrs, tas nav mizgrauža darbs, tas ir kāds koksngrauzis, kas dzīvo zem mizas, tās varbūt vairākas sugas. Un tajā brīdī, kad tā miza jau kļūst vaļīga, tad mizgrauzis jau viss principā beidz savu dzīvi, jo viņi dzīvo, kad tā miza vēl cieši turās klāt, bet kad jau krīt nost, tad jau mizgrauzis šo koku vairs neapdzīvo, viņš jau ir prom. Tajā brīdī, jā, tā ir arī laba ziemošanas vietas kukaiņiem, un tad tā miza kādā brīdī nokritīs pavisam, tad būs tāds stāvs stumbenis, kad tur varbūt citi ķirmi vai citi koksnes apdzīvotāji kukaiņi parādīsies, uzaugs kāda piepe, tad tas koks nogāzīsies, un tad uz zemes turpināsies atkal cita kukaiņa apdzīvots sāks. Jā, tāda atmiršās koksnes dzīves stāsts ir, kamēr stāv, kamēr krīt, visu šo laiku mainās apdzīvotāji, kā teikt, sastāvs sugu. Ja mēs atradam mežā šādu jau, teiksim, skaidrs, ka šeit mizgrauzis ir dzīvojis principā, jo viņš varbūt te augšā galotnē kādā varbūt ir, bet es šaubos, jo tā miza jau ir ļoti tāda vaļīga. Šādu koku, ja mēs gribam cīnīties pret mizgrauzi, tas, ja viņi izvācam, tas neko nedod. Ja mizgrauzis šo koku ir pametis, viņš varbūt būs kādā blakus kokā jau, kur tā miza ir cieši klāt, varbūt mēs pat nezinām, ka viņš tur ir apakšā. Pirmās tās pazīmes ļoti grūti novērot. Tā kā, principā, šādu koku ar vaļīgu mizu nokautušu egli, no dabas viedokļa un no mizgrauža ierobežošanas viedokļa noteikti var atstāt mežā. Tas neko nemaina, būs dabai pat labāk. Ja mēs gribam cīnīties ar mizgraužiem, tad jāatrod tie aktīvie koki, kur tiešām notiek attīstība šobrīd. Tādus izvācot, mēs varam to skaitu savā, varbūt mežā ietekmēt kaut kā. Lai apsaimniekotu mežu, pirmais ir no putna viedokļa. Ja mēs atrodam lielu ligzdu, tad maksimāli, principā jānoskaidro suga būtu, bet vēlams ir ap ligzdu nekādas mežsaimnieciskās darbības neizvērst ligdošanas laikā. Ziemā tur vēl varētu kaut kādu malku, kaut kādu sausokņus izvākt, bet vasarā tur vajadzētu īpaši pavasarī, tur nevajadzētu vispār nestaigāt, ne arī nekādas zaļiešanas darbus, ne ar kopšanas vai aizstādīšanas pat veikt. Vismaz 100-200 metru attālumā ap ligzdu. Varbūt pat lielām sugām pat vēl vairāk. Jo melnais tāķis, piemēram, jūras eglis ir ļoti tramīgi putni. Nākamais putniem, kas būtu arī lielos kokus, kas ir ļoti liela diametra, tāda kā apse, piemēram, iepriekšējā redzējām. Tos arī vajadzētu saglabāt. Arī, ja kāds saturnējuši koki, kuram nolūzuši galotnes, arī koki, kuri dzīvi ir nolūzuši galotnes, tos arī vajadzētu saglabāt, kur arī var kāds likdot vai baroties putniem. Mēģināja būt egles ar nolūzušām galotnēm, tas arī no saimnieciskā viedokļa viņas nav vērtīgas, tāpat viņas sasaļķojušās ir, bet tur ļoti bieži arī mazie egļi vai klijāni veido ligzdas, tos arī būtu jāatstāj. Kā arī koki, kuri ir tādi no mežsaimnieciskā viedokļa kropli, tādi līki, šķībi vai tur
vai kādiem zariem dīvainiem. Tie arī būtu jāsaglabā. Un arī kritušos kokus, ja tur ir kāds resnāks, vai tur grūtāk viņam tikt klāt, jāsaglabā. Kad īpaši, ja vēl viņš ir saturnējis, kad bērs vai tur egli, arī jāatstāja, jo viņas tai malkai viņas nevar izmantot, un kad labāk, lai atstātu. Kad labāk to, ja tu malkā ņem, tad labāk tievāku diametru un tāds svaigāks. Bet ja viņš ir jau saturnējis, un viņš, piemēram, ir stāvošs, tad arī, tāpatās saimnieciskai darbībai viņi neizmantosi. Labāk, lai viņš paliek tāds stāvošs un dzīvo savu dzīvi. Jo viņš netraucē ne tev, viņš neko, kam tur viņš netraucē. Ja, piemēram, mēs domāju, kopjam mežu, ņemam tos sausos kokus, principā, un maza diametra kokus mēs varētu droši ņemt ārā. Bet, ja, piemēram, ja ir viens resnāks, piemēram, kāds nolūdzis un guļzemē, to resnāku atstājam. Bet ņemam, piemēram, 3 tievākus, savācam, vai 5 tievākus savācam, vienu resnu atstājam, lai viņš tur dzīvo savu dzīvi, lai kur baroties putniem un kukaņiem. Tāda viena, ka labāk, kad tos tievos savācam un to vienu resnu atstājam. Protams, ja atstājam 2 resnos vai vienu resnu un vairākus tievos, jo vairāk atstājam, jo labāk. Bet, jo tur var... Un vēl būtu labāk, varbūt atstāt lauci kaut kādu, kaut kādu vispār, piemēram, atstājam ap to resno vēl kādus resnos, kad vienu nogabaliņu kaut kādu atstājumu neskartu. Kad labāk tādu daļu mežā, kur neskar, ap ligzdu, piemēram, vai ap kaut vienu kritušo koku, to visu tādu gabalu arī tādu atstājumu, tādu kā oāzi zaļo. Tā būtu labāk. Ja vajag lietas kokus, tur jau jāskatās, kādu vajag, tā nemācēšu teikt. Bet, viens variants, kad ņemam labāk jau nebojātu koku, tādu svaigu koku, ja nebojāts būs labāk kā materiāls. Ja koks jau ir bojāts, tad viņš jau mežā jau būs vērtība viņam no kukaiņa un putnu ziņā jau būs. Vai, protams, ja mēs, kā es iepriekš minēju, kad labāk, ja ņemam materiālu, tad ņemam varbūt pat vienā malā vairāk un tad otru malā atstājam. Protams, ka varēja skatīties no otras puses atkal, kad citreiz paņemam tikai materiālus, tikai cik vajag, kādas, piemēram, eglis izvācam un atstājam bērus, piemēram, arī. Tur var dažādi saimniekot, protams, mežā. Paņemam viena vecuma kokus un tad atkal tos jaunās, kas eglis atstājam, tās kā pēc 10 gadiem, 20 jau būs arī, kur dzīvot vai kur ligzdot. Šis mežs nogabals, piemēram, ļoti bagāts ar kritālām, un šeit tas nenozīmē, ka visas kritāls ir jāatstāj vai visi sausokņi. Katrs meža nogabals noteikti jāstāsta individuāli. Piemēram, jums ir ļoti daudz kaut kāda viena veida, stāvoši sausokņi, bērzi, ļoti daudz, piemēram. Tas, ja mēs kaut kādu pusi no viņiem izvāksim, tas varbūt neatstāsta nekādu būtisku, ietekmi. Bet, ja mums tikai viens kaut kāds bērzi sausoknis mūsu meža nogabalā, tad to pašu to vienīgo, es teiktu, tomēr jāatstāj. Tā kā, jāstāsta ļoti, ļoti dažādi, un, piemēram, pēc vējgāzes, ja mums nāk vējgāze, tad arī, tas nav gluži rezervāts, nav mums visi tie nokritušie koki jāatstāj. Mēs varam noteikti kādu daļu droši viņus izvākt, lietot, kur mums viņus nepieciešams, bet tajā pašā laikā kaut kādu nelielu daļu mēs varam noteikti atstāt, un tas būs dabai draudzīgāk. Un noteikti man patīk tā doma, kad arī savu mežā, pat vienu meža nogabalā, tās izlases cirtas, protams, ka mēs paši izvēlamies, kurus kokus mēs vēlamies cirst, un tad veidojam tādas arī pat vienu nogabalu ietvaros, varam veidot tādas tā kā dabas daudzveidības saliņas, kad mēs no vienas puses varbūt vairāk kaut ko darbojamies, vai kaut kādā citā vietā, kur varbūt ir tāds, varbūt tieši no dabas viedokļa vērtības atstājuma mazāk neizskartas. Arī šī lielā ligzda vai jebkas cits kukaiņiem svarīgs. Un tā kā, nedaudz sadalam to, un pārējā daļā varam varbūt vairāk darboties. Tā kā. Viens, tie piepēnē, koki piepēnē,
gan stāvstumbri nokautušie, gan arī kritāls piepienās. Nu, es teiktu, ka atstāt tos primāri, jo tiem ir bioloģiski liela vērtība. Bet tālāk arī jāstāsta pie tā, kas ir daudz, kas ir maz. Tas, kas ir vairāk tāda veida šos sausokņus, piemēram, mēs varam vieglāk, drošāk ņemt ārā nekā tos retos. Bet liela diametra koki ir tomēr arī vērtība. Lielo diametru vismaz kādu es ieteiktu atstāt, jo tie ilgākā laika periodā būs kā mājvieta dažādiem kukaiņiem, citiem bezmugurkalniekiem. Un, ja šādu lielu diametru sausokņu ir ļoti daudz, tad arī kādu mēs varam izņemt. Tas neko daudz neietekmēs, bet, ja ir tikai daži, tos dažus labāk ir tomēr atstāt. Tas tā vienkāršot runājot. Protams, katru vietu jāstāsta varbūt atsevišķi. Un, Pierīgā, diemžēl, ir vairākas vietas, kur šie priežu meži, kur ir acīm redzami bijuši stāvoši sausokņi, bet viņi visi ir izņemti. Un neviens nav atstāts. Un, ja nekas nepaliek pāri dabai, tad, diemžēl, šie meži zaudē savu vērtību. Nekā, ja mēs atstājam kaut vai 5-10 stāvošus kokus uz kaut kādu lielāku platību, tad tas jau ir labāk kā nekas. Jā, no kukaiņu viedokļa tādi, ja mēs skatāmies par lietas kokiem, tādi stāvoši, dzīvi, veseli koki, tur varbūt tā nozīme nav tik būtiska. Varbūt ir tas, kad mēs varam viņus cirst kaut kādās grupās, veidot šādus atvērumus nelielus. Un tad šajos atvērumos tad kukaiņiem var ienākt citas sugas, kam patīk šis apgaismotais. Un tad šajā atvērumā var rastāt arī kādus šos ekoloģiskos kokus, stāvstumbrus, kas arī būs saules apspīdēti. Un tādā veidā arī veidojas varbūt nedaudz savādāk dzīvotne. Bet no tāda kukaiņu viedokļa lielāka nozīme būs šiem atmirušiem kokiem. Tur ir daudz rūpīgāk jāizvērtē, ko mēs varbūt atstājam un cenšamies atstāt varbūt vairāk. Bet, ja mēs tādu zaļu dzīvu koku cērtam, atskaitot varbūt diametru, tādi paši rasnākie koki varbūt jāatstāj, lai tā būtu kā barība nākotnē, bet tāda vidēja vecuma vai tāda, kas tikai tagad sasnieguši ciršanas vecumu, tur varbūt kukaiņiem būs mazāka tāda loma. Tur tad jāstāsta pēc kā vienkāršāk varbūt vai pēc nogabala īpatnībām un citādi. Ja tas ir vienādu vecumu mežs, ko mēs vēlamies izkopt, tad tur droši vien nav tāda tik būtiska nozīme, kuru mēs ņemam pirmo, kuru atstājam. Bet, ja tas ir dažādu vecumu mežs, tomēr tie vecie, no katras sugas kaut kādi atsevišķi vecākie daži koki, tiem noteikti būs lielāka vērtība nekā kaut kādiem jaunākiem vai vidēja vecuma kokiem. Tad tīri prioritāri, tie būtu jāatstāj saudzēm, protams, ne tikai no kukaiņu viedokļa, bet arī no putu, no dažādu ķērpi un sūnu, viedokļi, kas daudz sugas aug tikai uz varbūt resniem kokiem. Tā kā šie resnākie koki, ja ir iespējams, noteikti labāk atstāt tos un tad skatīties, ko pārējo varam ņemt.